Bet dod savukārt, ka mūsu dēli izaug savā jaunībā kā kupli zaļojoši dēsti, mūsu meitas, lai būtu kā izcirsti stūra stabi, skaisti veidotajās piļu celtnēs. 144. psalms, 12. pants. Ja jūsu bērni pēc audzināšanas mājās izies dzīvē skaidri un likumīgi, ja tie izpildīs kaut vismazāko un zemāko vietu Dieva lielajā plānā par labu pasaulē, tad jūsu dzīvi nekad nevarēs saukt par neizdevušos, un tā nekad nebūs jānožēlo. Manu dzīvi varēs saukt par izdevušos, un to nebūs jānožēlo, ja mans bērns patiesi būs Dieva bērns. Augsts standarts, vai ne? Un tomēr tas arī ir mūsu, kā mammu, galvenais mērķis – izaudzināt bērnus derīgus šai un nākamajai pasaulē, lai viņi ar Dievu kopā palīdzētu arī līdz cilvēkiem izglābties un būt debesu valstībā. Kā to panākt? Turpināt meklēt Dievu, apzināties savu nespēku un lielo vajadzību pēc Jēzus palīdzības, turpināt lūgt par savu bērnu un par gudrību audzināšanā ik uz soļa, un viņš atbildēs. Es piesaucu skaļā balsī Dievu un kliedzu pēc viņa. Es saucu Dievu, un viņš klausās uz mani. 77. psalms, 2. pants. Nav vienas formulas, taču ir viens Dievs debesīs, kurš dzird katru lūgšanu un zina, kā uzveikt jebkādus sarežģījumus ar bērniem un iesēt viņu sirsniņās sēklas, kas izaugs un nesīs garšīgus, sulīgus un brīnišķīgus augļus. Mammu, ja šī ir tava sirds lūgšana par savu bērnu, tad pievienojies šodienas aicinājumam. Bet dod savukārt, ka mūsu dēli izaug savā jaunībā kā kupli un zaļojoši dēsti, mūsu meitas, lai būtu kā izcirsti stūra stabi, skaisti veidotajās piļu celtnēs. 144. psalms, 12. pants. Šodienas aicinājums – atrodi laiku klusai, nesteidzīgai lūgšanai vienatnē. Savā lūgšanā ver vaļā šo psalmu, lasi to un saki kungam, ka tā ir arī tava sirds vēlēšanās par savu bērnu. Lūdz, lai Dievs tev atklāj konkrētu soli, ko tu šodien vari darīt, lai palīdzētu savam bērnam kļūt par tādu. Pateicies, ka kungs uzklausa tavu lūgšanu, jo tās ir arī viņa ilgas, lai tavs bērns būtu skaidrs un likumīgs un aizpildītu kaut vismazāko un zemāko vietu Dieva lielajā plānā par labu pasaulē. Māma Solvita dalās savās pārdomās par 16. pērli. Kuram vecākam gan negribās, ka viņa dēli izaug savā jaunībā kā kupli zaļojoši dēsti, un meitas, lai būtu kā izcirsti stūra, stabi skaisti veidotai piļu celtnei. Bet mēs lūdzam un ceram, lai viņi kļūtu par labiem ārstiem, skolotājiem, kādiem vadītājiem vai pat slaveniem dziedātājiem vai sportistiem. Daudziem no mums gribās, lai bērni sasniedz vai izdara vairāk kādā jomā, nekā mēs paši to varējām. Bet svarīgākais vecākiem ir jau no savu bērnu mazotnes Dieva spēkā un vadībā ieraudzīt viņu talantus un attīstīt tos, veidot viņu raksturu un likumu, kas vēlāk nestu bagātīgi visus gara augļus, lai bērni paši būtu laimīgi un pateicīgi tur, kur ir, darot kaut apkopēju darbu un mīlestībā kalpotu ikvienam, lai viņiem būtu spēks un drosme ar Dievu būt atšķirīgiem un pastāvēt par sevi pasaulē. Lai ikvienai no jums pietiek spēka un laika ikdienu mīlestībā dot to, kas katram nepieciešams, attīstīt bērnos visu labo, lai nekas nav vēlāk jānožēlo. Kā arī, kaut tagad liekas, ka tu tikai sevi visam ziedo, tomēr saskatīt caur bērniem savu dzīves vērtību.